Nevelti šīs klusās diskusijas nosaukums ilustrācija Latvijā rīcība šodien. Un tas noticis ir pavisam priekš manis negaidīti. Es nebiju plānojusi iesaistīties tik ļoti daudz šajos procesos līdz brīdim, kad Saeimā vienkārši atvērās likums un sākās diskusija par 17. pantu. Iedziļinoties šai jautājumā vairāk un arī pamatojoties uz tām visām diskusijām un tiem cilvēkiem, ar ko es esmu runājusi jau par lustrāciju līdz šim, es sapratu, ka pašlaik ir rīcības laiks. Un mēs šajā brīdī varam rīkoties. Tas nav tikai tā, ka mēs šodien parunājam, bet mēs varam izlemt rīkoties. Un es to rīcību esmu izlēmusi ceturtdien. Šeit neliels ieskats, bet Liāna tik brīnišķīgi norunāja to, kas ir lustrācija, ka, manuprāt, man nav vēlreiz jāstāsta jums šis, bet es noteikti gribu uzsvērt, ka lustrācija nav čekas maisu atvēršana. Čekas maisu atvēršana ir brutāls process, kur mēs vienkārši publicējam cilvēku vārdus, tāpēc, ka mēs varbūt esam ziņkārīgi, kurš tur ir bijis vai kurš nav bijis, vai vēl kādu citu apsvērumu dēļ. Čekas maisu atvēršana vulgarizē visu šo procesu un arī visu šo ideju. Tas, par ko runā, un es ceru, ka Nacionālā apvienība, viņi ar mani nedalījās. Visas šīs dienas es uzrunāju dažādus politiķus, ieskaitot Raivu Dzintaru, lai ar mani padalās ar viņu priekšlikumiem, lai mēs varētu vienoties par šo, manuprāt, pārparteisko uzstādījumu. Man, diemžēl, nav gadījies, bet tātad es aicinu arī tos, kas sekos demokrātisko patriotu šai idejai, nelietot čekas maisu atvēršanu savā valodā, jo tas nav tas process, uz kuru mēs gribētu aicināt. Mēs gribam aicināt uz humānu lustrāciju, uz attīrīšanos, kas var notikt tikai caur patiesu nožēlu un tam līdzīgi. Nākamais slaids arī ir par šo, un tātad te ir iekļautas tās galvenās lietas, kas būtu jāieliek likumā. Tātad personām ir jābūt iespējai uz piedošanu, viņām ir jābūt, ja viņas sevi atklāja un valstī pasaka un lustrējās, tad šī informācija ir konfidenciāla, un ka nekādas represijas pret šīm personām nevar vairs notikt un nedrīkst notikt. Citādi šim procesam nav bijis īsti jēgas. Nosodīt mēs visi esam pirmie, bet tad, kad jāsaprot, kādos apstākļos, kādās bailēs un kā dzīvoja šie cilvēki, un pat, ja viņi bija konformisti zināmā mērā vai vēl kā, ir jāsaprot, ka viņiem ir jādod iespēja piedot sev, mums ir jādod iespēja piedot viņiem, un tikai caur šo procesu mēs šo attīrīšanos varam veikt. Tātad tās alternatīvas, kas ir iespējamas. Tātad pirmām kārtām tas ir atsevišķs likuma projekts. Savā runā Liāna Langa pieminēja Vidiņa izsvilpto likuma projektu par lustrāciju savu laiku. Un kopš tā laika arī neviens vairs nav ķēries pie šiem darbiem un radījis kādu jaunu piedāvājumu vai alternatīvu. Tas, kāpēc kāds likuma projekts iestrēgst vai neiziet caur Saeimu, mēs zinām, ka tur var būt ļoti daudz un dažādi iemesli. Neviens arī tos nav pētījis, bet ir uzrunāti divi vēsturnieki. Galvenokārt Mārtiņš Mintāšs, kurš ir apsolījies apkopot visas šīs aktivitātes, kas ir notikušas ap lustrācijas likumiem, un tās tiks publicētas, un pašlaik mēs ar to arī varēsim rīkoties. Tā kā mēs varēsim izsekot tiem procesiem, kāpēc noraidīja, kas neizgāja cauri un kā tas notikās, bet arī šajā brīdī mēs varētu sev teikt, ka mēs varam radīt alternatīvu un rakstīt pilnīgi jaunu likuma projektu par lustrāciju Latvijā. Tālāk par to pastāstīšu atsevišķi. Tātad otrs ir tas, ko mēs šodien visvairāk skatīsim, ir šie grozījumi esošajā likumā uz otro lasījumu, jo likums patiešām ir vaļā. Atrodas juridiskajā komisijā, līdzatbildīgā, manuprāt, ir drošības komisija, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 6. februāris. Tātad šajā brīdī, šo dienu laikā, ir iespēja iesniegt Saeimā likuma projektu grozījums. Protams, ka var būt tā, ka viņi netiek pieņemti, ka viņus dažādu veidu dēļ izšvimpē cauri, bet
Tas vienalga ir solis, ka mēs esam šo snieguši, mēs esam centušies, mēs esam mēģinājuši šo diskusiju. Trešā lieta, par kuru mēs varam arī domāt un runāt, tās ir saucamā alternatīva kāja durvīs, ja vienoties par to, ka mēs vienkārši šodien pasakam, ka termiņā X mēs šo jautājumu risināsim un panākt par to politisku vienošanos. Šis arī ir pietiekoši interesants piedāvājums, un varbūt tālākos slaidos es vēl esmu izvērstāk rakstījusi. Tātad par atsevišķo likuma projektu man ļoti uzrunāja tas, kā notiek preambulas rakstīšana, tieši domājot par to, vai mēs esam šodien gatavi un spējīgi radīt atsevišķu likuma projektu ilustrācijai. Jo arī šeit ir jābūt pilnīgi skaidrībai, kas to raksta. To var rakstīt viens politiķis, viens politisks spēks, to var rakstīt politisku spēku izveidota komisija, vai to var rakstīt tas pats Levita kungs, ja viņam kāds to uzdod, bet tātad ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kādā veidā to virza. Raugoties uz to, ka par šo likuma projektu un lustrācijas procesu vispār ir ļoti maz aktivitātes un intereses un pretrunas ir daudz, ir grūti pašlaik saskatīt, kurš varētu būt tas, kas uzņemsies šo rakstīt un darīs, un kuram sabiedrība ļaus, un kur viedokļu sabiedrība ļaus un akceptēs. Tā kā šis ir tas arguments, kas man liek domāt, ka diez vai šajā situācijā un šajos apstākļos mēs varam rakstīt pilnīgi jaunu likumprojektu. Otra lieta, protams, tas ir pietiekoši laikietilpīgs process, un ņemot vērā to, ka mums ir priekšvēlēšanu gads, ir Eiroparlaments un ir Saeimas vēlēšanas un viss šī iekšpolitiskā krīze, kas pašlaik notiek. Mēs redzējām, kā mēs valdību veidojam, kur mēs tagad varētu vienoties par šādu milzīgu darbu par lustrāciju. Tātad, manuprāt, šis atsevišķā likuma projekta stāsts tad ir runājams pēc Saeimas vēlēšanām, ja mums neiziet cauri tas, ko mēs varētu tagad jau izdarīt. Tātad nākamais slaids. Par kāju durvīs vienalga ir jābūt šai spējai vienoties starp dažādiem politiskajiem spēkiem un šodien pieņemt lēmumu, jā, laikā tādā mēs to darām. Redzot, kādas bija debatas Saeimā, es neredzu, ka šie cilvēki vispār varētu par to vienoties, jo bija interesanti vērot, ka katrs, kas kāpa tribīnē, runāja savu. It kā iepriekšējais nebūtu runājis. Un tas, kas nākamais runāja tā, it kā iepriekšējie divi nebūtu runājuši. Jo bija tā, ka viens par māti, viens par meitu, viens par kleitu. Un tas bija ļoti uzskatāmi. Tāpēc es nezinu, vai šī vienošanās ir iespējama, bet arī to mēs varam apsvērt. Tad vienalga ir jābūt vienošanai par to, kādā termiņā tas notiek. Un tam līdzīgi tas ir jābūt fiksētam likumā. Tātad mēs ierakstam vienkārši vienu pantu. Līdz tādam laikam mēs to darām, deleģējam ministru kabinetu vai vienalga kā, bet arī šī ir pietiekoši tāda interesanta lieta, ko es nezinu, pārāk daudz jābūt šiem politiskajiem spēkiem iesaistītiem, un tas ir sarežģīti. Un pēdējais, ja mūsu piedāvājums ir grozījumi uz otro lasījumu, kas ir 6. februārs, tas ir ceturtdien. Tajās sarunās, ko es esmu runājis cilvēkiem, viņi uzsver, ka jā, varbūt mēs pārāk gribam sarežģīt to, kas ir ļoti vienkārši. Mēs gribam uzrakstīt kaut kādu šausmīgi sarežģītu procedūru, kurā cilvēki nāks vai ies un kur viņiem būs jāiet un kaut kādu nenormālu papīru. Faktiski jau kas mums ir tikai jānodrošina, ka ir vieta, kur aiziet un uzrakstīt šo savu atzīšanos vai nožēlu. Ja? Un ka mēs to noglabājam un nevienam nerādam. Ļoti vienkārši, vai ne? Protams, pēc tam, kas ir sarežģītāk, tas ir, ko mēs darām ar tiem pārējiem datiem, kas mums ir ar tiem cilvēkiem, kas nav izvēlējušies šo lustrācijas, iet labprātīgi, ja, šo ceļu, vai mēs publicējam, kur mēs publicējam. Tas ir visarežģītāk. Bet tas pirmais solis, viņš ir ārkārtīgi vienkārši. Tas tāpat kā aiziet pie tā cilvēka, kuram tu esi kaut ko nodarījis, vienkārši pateikt piedod, ja. Bet tā ir pietiekoši sarežģīta lieta. Ļoti bieži cilvēki nevar to pārkāpt sev pāri. Bet, ja mēs izšķiramies par šo 6. februāru, tad mēs varam iet šo vienkāršo ceļu, vienkāršības ceļu. Ko mēs iegūstam, diskusija būs jau tagad. Ja mēs 6. iesniegsim, ticiet man,
mēs parādīsimies visās vietās un lietās, kur par šo jautājumu runās. Šis mūsu piedāvājums tiks apspriests. Tas nozīmē, ka diskusija būs pietiekoši iniciēta, pietiekoši skaļa. Process, ja viņš turpināsies tālāk Saeimā, es negribu sev uzlikt, ka es esmu vislabākais jurists vai man ir visskaidrākā vīzija. Nedrīkst mums būt nevienam iebildes pret to, ka šis projekts tiek izstrādāts un papildināts un darīts, un to jārēķinās, un es pat aicinātu uz to. Un kas vēl ir svarīgi, kas man līdz šim nav īsti izdevies, bet es ceru, ka varēs, tā ir sadarbība ar citām partijām, kuras ir ar mieru iesaistīties. Viena no tādām, kas dara to skaļi, ir Nacionāla apvienība, lai gan viņu vārdi runā pretī viņu darbiem, kas ir ļoti man liela mīkla, bet es vienalga ceru, ka viņiem ir šis redzējums un šī vēlme izdarīt šo darbu. Tas nozīmē, ka mēs viņiem varētu runāt, un, protams, ka neatsverams atspējas būtu Ritvara Jansona piedalīšanās šai likuma projekta izstrādē, kas ir Nacionālas apvienības biedrs. Un ir arī vienotībā politiķi, kas iestājās vienotības frakcijā, ir skaļi runājuši par to, ka šis jautājums beidzot ir jārisina, tā kā arī tie ir uzrunājumi un tā sadarbība ir iespējama. Un tad mēs pie tā piedāvājuma, es nelielam ievadam pateikšu, ka šeit tiek prezentēti tikai tie panti un papildinājumi, kas ir jāizdara, un tie ir pietiekoši daudz. Ja mēs atceramies iepriekšējā nedēļā uz balsojumu nodoto 17. pantu, tad šīs mēdīju manipulācijas ar to, kad atkal tiek aizvērt uz 30 gadiem čekas maisa, bija absolūta manipulācija, pilnīga manipulācija. Jo, lai izmainītu un vispār atvērtu šos čekas maisus, ir jāizdara grozījumi praktiski 10 likuma pantos un vēl arī citos likumos. Tā kā runāt par to, ka šie deputāti, kas balsoja plenārsēdē, tur bija labie un ļaunie, un kuri bija tad kuri jauni, īsti nevar saprast, un tā manipulācija ir ārkārtīgi spēcīga. Vismaz es viņu izjūtu gan lasot publikācijas un presē, kādas atskaņas bija, gan arī sociālos tīklos, kur bija diskusijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka vispār neviens nesaprot, par ko ir runa. Bija ļoti labas intervijas Latvijas rādio Ritvaru Jansonu, un izkrita man uzreiz no galas Muciņš kungs, kas arī stāstīja un runāja par to, ka tas ir daudz plašāks jautājums nekā pašlaik tiek nonivelēts. Bet tātad, ņemot vērā šo, mums noteikti ir jārunā par daudziem pantiem. Pirmais grozījums pirmie 2 grozījumi jāizdara pirmajā pantā, kas vispār pasaka likuma mērķi. Jo šobrīd likuma mērķis nosaka tikai, ka mēs glabājam dokumentus. Mums šodien ir jāpasaka, ka mēs arī vēl kaut ko dokumentēsim. Tātad, ja būs šie atzīšanās raksti, tad mērķi ir jāparādās tam, ka šie raksti, kurus cilvēki iesniegs attiecīgās iestādēs, pa kurām mēs lemsim, viņi tiek dokumentēti. Un nevar būt tā, ka mēs par to nerunājam, mēs vienkārši atveram maisus. Nē, ja viņš ir atnācis ar atzīšanos, tad un šeit panta pirmajā daļā mums ir jāizdara grozījums, apkopošana, tātad tur parādīsies kaut kāda kopuma vēl apkopošana, saglabāšana paliek no vecā panta un dokumentēšana, tad mēs dokumentēsim jaunos, kas nāks mums kā pierādījumi. Tātad mums ir jāapzina un jānovērtē atsevišķa personību sadarbība ar VDK. Tātad šeit mēs runājam ne tikai par iespēju, jo vecajā redakcijā, iedomājieties, te likuma mērķis ļaut apzināt un dot iespēju novērtēt atsevišķu personu sadarbību VDK. Nē, mums ir jāpasaka, mums viņiem ir jāapzinā un jānovērtē. Iespējams pat šajā formā, to mēs runāsim ar juristiem kā labāk. Bet nekādas dot un ļaut un dot iespēju nevar būt. Mums ir jāsaka, ka viņiem tas vienkārši jādara šai komisijai. Tad nākamais ir mērķis, kas ir papildinājums, tātad mums ir 6 punkti un šeit būs 7. Tad noteikti kārtība, kādā persona, kas sadarbojasies ar VDK, var brīvprātīgi atzīties, iegūstot pilnīgu atzīšanās konfidencialitāti savas dzīves laikā. Arī tur vēlāk es runāšu par to, kā mēs vēsturniekiem nonācām līdz tam, ka savas dzīves laikā un kāpēc tas ir tā.
Bet mēs varam atstāt arī atzīšanās konfidencialitāti un likt punktu, bet tad mēs pasakām, ka mēs nekādos apstākļos nelietosim neko par šo personu, bet mēs skaidri zinām, ka vēl pēc 100 gadiem iespējams kāds gribēs pētīt un runāt, un tā paudze būs gatava novērtēt un, manuprāt, noslēpt uz visiem laikiem. Tas nav pareizi, bet tad, ja cilvēks pašlaik dzīvo, pašlaik ir, un viņš ir izdarījis nožēlu, tad viņam jābūt drošam, ka par viņu netiks viņa dzīves laikā vispār nekas publicēts un jābūt kaut kādam termiņam. Tur vēlāk piedāvāt 15 gadu, bet arī tas ir diskusija, kad mēs šo publicējam tomēr. Otrais pāns tātad ir papildinājums tam, kas ir VDK dokumenti. Ja līdz šim tur ir 4 punkti, kas nosaka, ka tur vismaz viens to autors bijis VDK, to saturs attiec uz VDK un tam līdzīgi, mēs piedāvājam 5. punktu. Tātad VDK dokumenti kopš tā brīža, kad būs šie atzīšanās raksti, būs arī VDK darbinieku un informatoru atzīšanās raksti. Un mums ir skaidri jāpasaka, ka tie arī piederēs pie šī dokumentu kopuma, par ko mēs runājam. Tātad, ja mēs viņus pieņemam, tas tiek dēvēts par šo, un likumā tas ir skaidri jāpasaka. Nākamais. Kas ir VDK darbinieki un informatori? Šeit bija visinteresantākā diskusija arī ar vēsturniekiem, un viņi mani tomēr aicināja šo punktu nepapildināt. Šis punkts ir radies no Lietuvas pieredzes, jo viņi gāja plašāk šo ceļu. Viņi runāja ne tikai par tiem, kas bija aģenti savarvēti tieši VDK, bet arī par to, ka ar VDK faktiski taču sadarbojās visi augstskolu rektori, kolhozu priekšsēdētāji un visi tam līdzīgie, jo viņi bija rokas šo aģentu, ja, ar ko aizsniegt to cilvēku, caur kuriem tad arī varēja veikt tās represijas, kas nebija gluži aresti vai gluži psihiatriskās slimnīcas, ja, bet, teiksim, viņa dzīvi viņi varēja pabojāt šie padomas priekšsēdētāji. Šis punkts, viņš var arī nenākt pašlaik, viņš var nākt vēlāk, tur diskusija ir vajadzīga ar vēsturniekiem, bet šis būtu tas pirmais, ar ko mēs vēl to diskusiju varam pēc tam paturpināt, ka mēs tiešām gribam arī kā Lietuvā pateikt, ka tie, kas strādāja valsts pārvaldē un varā, faktiski visi bija iesaistīti cilvēku likteņu lēmšanā. Un arī tiem cilvēkiem ir jādod iespēja lustrēties. Mēs viņus nevarētu uzskatīt par aģentiem vai par VDK, bet viņiem ir jābūt iespēja, ka viņš varbūt, viņš zina, ka viņam nepatīk tas, ko viņš dara, un ir galvenais jau mērķis, lai viņiem ir iespēja paprasīt sev piedošanu un sabiedrībai piedošanu. Mērķis nav, lai mēs viņus kārtu pie lielā zvana. Tā kā tie, kas atnāktu no šīs grupas, visi vienkārši saņemtu šo piedošanu. Viņiem vispār nav jāuztraucās, ka kādu publicēs vai nepublicēs. Tāpēc viņi ir ielikti. Bet tā ir Lietuvas pieredze. Pie mums Latvijā pārsvarā mēs koncentrējamies ap 4500 kartītēm uz šo brīdi. Ja? Labi, nākamais. Un tātad šis ir tas galvenais pāns, VDK dokumentu nodošanas kārtība, tātad 7. pāns. Viņš arī runā par visu to, kādā veidā cilvēki var nodot pie sevis esošos dokumentus. Mūsu gadījumā, ja ir šī ilustrācija, tad arī šie VDK dokumenti, ja atzīšanās raksti, ir nodošana. Šeit ir viņa kārtība. Tātad nodot totalitārismu seku dokumentēšanas centram. Datumu es speciāli atstāju, jo tur var būt šīs diskusijas, vai tas ir 15. gads, vai 14. vai 16. Tam vairs nav tik liels nozīmes. Tad mēs pasakām, kādā termiņā, atzīstot savu sadarbības faktu, norādot sadarbības laiku un raksturu, izsakot un apliecinot nožēlu. Tad, kas mums būtu jāizstrādā, acīm redzot zināmu formu, vai tas arī var būt brīvs iesniegums, bet cilvēks tad iesniedz šo papīru, ar šo viņš ir jau veicis šo pasākumu, viņš iziet tīru sirdi ārā, no tā brīža viņš ir ārā. Ja? Tā kā šis ir pats galvenais, kas faktiski pasaka par šo lustrāciju, ja mēs neveidojam atsevišķu projektu. Nākamais. 8. pāns runā par to, kādos gadījumos cilvēkiem ir pienākums sniegt valstī paskaidrojumus. Tad mums ir, protams, jāpasaka, ka tikai no tām personām, kas nav iesnieguši atzīšanās rakstu, nevar būt tā,
ka persona ir iesniegusi atzīšanās rakstu, bet valstī vēl aizvien ir tiesības viņu saukt, sniegt paskaidrojumus, pieprasīt tur sīkāku informāciju. Tātad to viss ir beidzies, cilvēks ir dabūjis piedošanu, un mums ir jāparedz šajā pantā, kur par tiesībām pieprasīt paskaidrojums, ka šie cilvēki iet no tā ārā. Nākamais. Tātad par informācijas neizpaušanu. Šis, starp citu, ir galvenais no pantiem. Ja mēs runājam vispār par kaut kādu čekas maisu atvēršanu, tad mums vispirms būtu jāgroz tieši 9. pāns, nevis 17. Ja? Un 9. pāns skaidri pasaka, ka viņiem nekādā veidā un nekur nekam nedrīkst nodot informāciju. Tad šeit mēs paplašinām, tajā baldā ir rakstīts tas, ka ir pienākums neizpaust, iegūt informāciju par personu, ja tā iesniegus atzīšanās rakstu šīs personas dzīves laikā. Valsts apņemās glabāt noslēpumu visās iegūtās ziņas un garantēt, ka šie cilvēki nekādi netiks vajāti un sodīti viņu dzīves laikā. Arī šeit ir redakcionāli varam slīpēt, iespējams, ka tur vajag īsāk, savādāk, kodolīgāk, bet galvenā doma ir tāda, ka nedrīkst nekādā veidā tieši šīs personas ziņas tikt izpaustas. Un savukārt 2. pāns runā par to, ka totalitārismu seku dokumentēšanas centram ir tiesības izpaust VDK dokumentos esošo un centra un komisijas iegūto informāciju par personu tās dzīves laikā, ja persona nav iesniegusi atzīšanās rakstu. Ļoti skaidri pateikts, ka ir tiesības. Mēs pēc tam varam vēl runāt par to, vai tas ir Lietuvā, piemēram, bija obligāti. Ja ir ziņas, ir obligāti jāpublicē. Un tur pat bija problēma, ka kaut ko viņi nebija publicējuši, un tur cilvēks atcepās, ja ka tā ir. Tad mēs pasakām, ka ir tiesības sniegt šīs ziņas. Ja komisijas rīcībā ir ziņas par kādu bijušo VDK darbinieku un informatoru, kurš nav atzinies un tā spēja pierādīt viņa vainu, šīs personas vārds jāpublicē laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Un šī ir tā arī smalkā nianse. Mēs drīkstam publicēt tikai to, ko mēs varam 100% pierādīt. Tātad tas, ka mēs pašlaik runājam par kartītēm, kas mums ir, un sākam filozofēt, viņas tur pierāda kaut ko vai neko nepierāda, faktiski mēs nedrīkstam viņas publicēt, ja mums nav pilnīgi 100% skaidrība, ko šī kartīte vēstī. Bet mēs noteikti publicēsim tos čekistus, par kuriem mums ir pārliecība. Varbūt viņam nav kartīte. Bet viņš ir nopratinājis, nezinu, cik cilvēkus, un mums ir ziņas par to, ka viņš ir sniedzis kaut kādus datus un piedalījies kaut kādos procesos. Nevajag viņam to kartīt, daudziem čekistiem tāds vispār nebija. Bet ja mēs spējam pierādīt šo saistību, un mums ir pilnīgi pārliecība valstī un komisijai un vēsturniekiem, ka šis cilvēks tāds bija, viņš ir redzēts konspiratīvos dzīvokļos, par viņu ir liecības, viņu cilvēki zina, ka tas tā bija. Tad ir jāpublicē tas. Tas vairs nav slēpjams. Un šeit mēs iegūstam divas lietas. Tie, kas ir arhīvos iespējams, var būt mierīgi, jo netiks publicēti. Šeit jāsāk uztraukties tiem, par kuriem varētu būt tiešām ziņas. Un tas viņus varētu motivēt doties uz lustrācijas procesu. Mēs iegūtu vienkārši, valsts iegūtu šīs ziņas, bet viņa dzīves laikā neviens par to neuzzinātu. Tātad 13. pants cits starpā paredz to, ko tagad dara ar visiem deputātiem un amatpersonām attiecīgām. Viņi tiek pārbaudīti tieši pret šo kartotēku. Ja? Esi kartotēkā vai neesi? Neviens nepārbauda faktisko viņa tur darbību vai statusu. Un tātad par jebkuru personu var pieprasīt izziņu, vai viņš ir minētajās kartotēkās, ja maisos tēlēni runāt vai nav. Bet, ja viņš ir iesniedzis atzīšanos, mums ir jāparedz likumā, kad arī šajā gadījumā par viņu netiks izdota izziņa. Tad viņš ir lustrējies, un pat ja atnāks pārbauda, nezinu, par Čepāni, vai viņa bija, piedodiet, ja? Vai viņa bija vai nebija, ja viņa būs iesniegusi lustrāciju, atzīšanos, tad pat, ja viņa bija, vairāk šīs ziņas ārā neiet. Vienkārši tas šeit ir jāparedz vienkārši no juridiskā viedokļa, lai nebūtu pretrunas dokumentos, nebūtu pretrunas likumā. Ja? Sevišķā kārtība, tā ir kārtība, par ko mēs lēmām pašlaik un lauzām šķēpus pagājušajā plenārsēdē.
Tāda sevišķā kārtība paredz, ka tajos gadījumos, kad persona vai nu grib pierādīt savu nevainīgumu, vai tieši otrādi, kāda persona grib par kādu citu pierādīt, ka viņa ir VDK aģents, lai arī viņai nav kartītes. Par jebkuru šādu aizdomīgu gadījumu, kurš ir jāizmeklē, var notikt saucamā sadarbības fakta konstatēšanas sevišķajā kārtībā. Un šī sevišķā kārtība ir izveidota komisija, pēta pierādījumus, skatās, kas un kā un ko. Cilvēks var doties uz tiesu, un atkal viņš var pierādīt to, un pateikt, ziniet, tas par mani ir safabricēts, jā, tā kartīte ir uzrakstīta, bet es tur nekad neesmu bijis. Tad šī iespēja normālas, tiesiskas valsts 2 panti, pa kuriem te lauz uz šķēpus ceturtdien, par to, ka cilvēkiem ir iespēja kaut kādā kārtībā pierādīt savu vainīgumu vai nevainīgumu. Un tas, ko mēs runājām ceturtdienu, ko es dzirdēju par tiem maisiem, saprotiet, šajā brīdī mēs runājam par tiesiskumu, ja mēs pasakām, viss šitas pants vairs nedarbojās un neviens nekā vairs nevarēs pierādīt, ka viņš, piemēram, nebija čekists. Tas nozīmē, ka mēs visi jau varam būt čekisti. Ārkārtīgi riskants. Un tāpēc tātad sevišķo kārtību arī mēs varam piemērot tikai gadījumos, ja viņš nav atzinies. Ja komisija saņem šo faktu, ka viņa, piemēram, par kādu cilvēku kāds kaut ko grib pārbaudīt, viņu pienākums ir pateikt, tur viss ir kārtībā. Tur nav vairs ko meklēt, šis cilvēks ir lustrējies. Citā gadījumā šī komisija turpinās darbu. Tāpēc 14. un 15. panta darbība faktiski ir arī lustrācijas procesa centrālie panti. Jo tie atļauj tiem cilvēkiem, kas nebūs bijuši lustrēties, bet viņiem tagad iznāks kaut kāda informācija, kaut kā šo procesu pagriezt tā, kā ir taisnības virzienā. Jo, ja viņš gadījumā nebūs bijis tur ļaunais un sliktais, ja, kā tad, lai viņš pierāda? Ir jāatstāj šīs iespējas. 14. 15. pāns par to mums ļauj spriest. Nu, un 18. pāns nosaka, ka VDK dokumentu izmantošana zinātniskiem nolūkiem un publicēšana ir iespējama tur tikai nesaistota konkrētu cilvēku, un faktiski nekāda nav iespējama. Ja? Tad šeit mēs darām šos grozījumus, ka VDK dokumenti, kuros ir informācija par konkrētām fiziskām personām, kas izdarīs atzīšanos, nav publicējumi šo personu dzīves laikā. Tad atkal mēs nostiprinām to, ko mēs esam pateikuši arī vēl tur iepriekšējos pantos, ka šie cilvēki nevar tikt nekādi to vārdi publicēti. Un tajā pašā 18. pantā nākamais, ka tie informācija par personām, kas ir sadarbojusies ar VDK un veikusi atzīšanos, nav veikusi atzīšanos, var tikt publicēt un izmantot vēstures liecību atspoguļošanai 15 gadus pēc personas nāves. Te ir pat tiem, pēc 15 gadus pēc personas nāves viņu varēs izmantot. Bet arī šis atsevišķi viņu var nelikt iekšā, bet varbūt tas arī radītu cilvēkiem to bailes iet lustrēties, ja pateiks, ka tomēr kaut kad var. Bet tas atkal ir vēsturnieki, kas grib sargāt šos faktus un kas grib ar viņiem kaut kā rīkoties, kad nekad un nekādos apstākļos viņi neuzzinās, piemēram, ļoti augstu amatpersonu. Piemēram, valsts prezidents ir bijis čekists ilgus, piemēram, es nezinu, Ulmanis. Ja? Es piemēru tikai runāju. Tas ļoti daudz var pēc tam vēsturniekiem dot informācijas, bet ja mēs nekādos apstākļos par šo Ulmanu nedrīkstēsim runāt, tad mēs faktiski nevarēsim izvērtēt šo vēsturi. Un šis ir vairāk vēsturnieku stāsts, ka viņi gribētu, ka mēs pasakam personu dzīves laikā, bet tomēr kaut kad jā. Un, manuprāt, arī tautai un sabiedrībai tas varētu būt svarīgi. Ne tajā brīdī, lai varētu tam cilvēkam tur dzīvi bojāt vai čakarēt, ja? Bet pēc tam, lai izvērtētu iespējams un saprastu tā cilvēka rīcību kaut kādos konkrētos dzīves posmos vai sabiedrības procesos, ka viņš ir rīkojies tā vai citādi, acīm redzot tāpēc, ka viņš ir bijis sadarbojies. Ja? Bet arī diskutējams, es katrā gadījumā visi drīkstēs izteikties, mēs varam iet vēlreiz cauri un katrs pateiks savu viedokli, bet šis tad ir tas pamatojums par tiem gadiem.